Iepazīstieties, tas ir jūsu skolotājs. Kāds ir redzējis šo? Tā ir mākslīgā intelekta balss. Tāda ir maksas versijā. Ja jūs neizmantojat mākslīgā intelekta maksas versiju, nozīmē, ka jūs šodien vajag samesties kopā un samest 20 eiro un sākt izmantot. Jo es uztaisīju eksperimentu. Pat atbraucu no tāda neliela atvaļinājuma. Es iedevu saviem 3 bērniem. Man ir 3, 5 un 7 gadu veci bērni. Un es viņiem liku viņus mācīt kā skolotājiem. Jūs zināt, ka maziem bērniem, varbūt kādam no jums, vēl patīk uzdot daudz jautājumus. Un tad, ja tu uzdod daudz jautājumus, citreiz skaitinoši sāk palikt, bet mākslīgais intelekts ir ļoti pacietīgs un visus jautājumus ideāli atbild. Viņš arī starp citu runā ļoti labi latviešu valodā, izņemot, kad sāc viņam jautāt kaut ko par spagetī, tad viņam sāk parādīties itāļu akcents, bet vispār viņš ir tāds ļoti labs. Un viņš visi sādas jautājumus, tur viņiem jautāja, tur bija, kas ir lielākais vulkāns pasaulē, kas ir mazākais vulkāns pasaulē. Tad bija, vai gepards ir ātrāks par vilcienu, un atceros, viņš sāk jautāt, ko nozīmē mans vārds. Tur bija mans otrais puika Leonards. Un viņš bija ļoti priecīgs īstenībā. Tur bija emocionāls moments, kad viņš teica, ka Leonards ir drosmīgs lauva un ļoti skaists vārds, un viņš sāk smaidīt un priecāties. Problēma, ka eksperiments neizdevās, tāpēc, ka pēc apmēram 15 minūtēm tas pats puika teica, ka izslēdz to sūdu, un tad viņš teica, sūds nozīmē to un to. Bet īstenībā bija problēma tā, ka kaut arī mākslīgais intelekts visu šo spēju, viņš vēl ne īsti labi saprot bērnu dikciju. Un viņš nokaitinājās to, ka viņš nesaprot, ko viņš viņam jautā. Bet, neskatoties uz to, tas ir mūsu nākotnes mākslīgā intelekta skolotājs. Un mūsu pašreizējā izglītības sistēma un tas, ko mēs mācāmies, kā jūs zināt, nav gatava tādam skolotājiem. Šeit, piemēram, ja mēs ieliekam mākslīgo intelektu mūsu pašreizējā izglītības sistēmā, studenti ir īstenībā diezgan slinki, kā mēs visi, un viņi vairāk pat nelasa, ko viņi iesniedz. Šeit ir viens referāts, kur ir atstāts teksts, es esmu mākslīgā intelekta modelis, nemāk atbildēt šo jautājumu. Tas bija arī reāls stāsts no dzīves, kad bakalaura darbi pirmajā gadā iznāca ChatGPT, arī saturēja daudz šādas tekstiņas. Jūs visi to zinat, vai ne? Un jūs domājat, ka to varēs novērst mākslīgais intelekts, piemēram, atpazīs, ka šis ir ģenerēts teksts, tad ziniet, ka tie ir tādi pa pusē skēmi, jo nekādus tekstus un ģenerētu saturu nevar atpazīt mākslīgais intelekts. Šeit, piemēram, Covid pandēmijas vadlīnijas uzskata, ka tas ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Varbūt viņiem bija kaut kāds mākslīgais intelekts pirms tā laika, bet, attiecīgi, arī profesors Bārdiņš no Latvijas universitātes vienreiz teica, ka viņa darbus arī mākslīgais intelekts uzskata, ka ir ģenerēti, bet tur viņš noteikti neģenerēja. Un kas notiek tālāk? Iedomājieties, ka jūsu klases biedrs izmantoja mākslīgo intelektu, lai iemācītos savas zināšanas. Un tad jūs viņu satiekat slimnīcā, un viņš ir nokārtojis eksāmenus šādā veidā, un tūlīt vēl kādas operācija jums. Ja? Tad mūsu esošā izglītības sistēma pilnībā nav piemērota tam, ko mums piedāvā mākslīgais intelekts. Un ja jūs domājat, ka arī tie paši mediķi un zinātnieki ir baigi tīrie, tad viņi arī nav tīrie. Reku šeit ir tāds interesants vārdiņš delve, kas nozīmē ienirt kādā zināšanās. Un šīs ir tagad tabula, cik bieži parādās šis vārds medicīnas pētījumos. Iznāca ChatGPT, dakteri, pētnieki, zinātnieki arī visi sāk štancēt darbus. Un kā mēs zinām, ka viņi sāk štancēt, jo delve īstenībā ir vārds, kurš ļoti izplatīts nigēriešu angļu valodā. Un OpenAI gribēja kaut kur lēti samarķēt datus, viņi devās uz Nigēriju. Un tāpēc arī visi zina, ka arī zinātnieki nav nemaz tik tīri. Arī sociālos mēdījos tikai tāpēc, ka mākslīgais intelekts vēl nerunā vēl. Varbūt nākamgad jau runās. Ideāli latviešu valodā sāk parādīties dīvaini teksti, kā piemēram kraukšķīgas debesis, crisp sky, right? Un cilvēki visur štancē mākslīgo intelektu, un mēs neesam īstam gatavi. Kā es pats izmantoju mākslīgo intelektu, es arī neesmu nemaz tik tīri šajā jobā. Tātad man RTU visu laiku uzbāzās, ka man vajag pabeigt darba drošības eksāmenus. Tur ir tāds garš dokuments, kas jālasa, un tad ir tests. Es tā kā zinu, kā tas viss strādā. Es dabūju 10 no 10 2 minūšu laikā. Kā to izdara, ne jau tā, ka vienkārši iekopēja ChatGPT, tu paņem pašu dokumentu, ieliec, uzdod viņam jautājumu, viņš izlasa dokumentu, atrod informāciju, izdod ārā. Vēl joprojām, viss noteikti pa vecam.
Jūs visi to zinat, jūs tagad arī, ja jūs visu šito darīsiet visu laiku, tad ātrāk viss mainīsies. Tā kā iesaku visiem nopirkt maksas versijas un visur dabūt 10, lai kāds beidzot pamostās un izmaina sistēmu. Tas, ko mēs darām, ir, mēs esam pagriezuši šo te jauko brīnumu, kur nevajag domāt. Uz otru pusi mēs ieliekam dokumentu, un viņš nevis tev atbild jautājumus, bet ģenerē jautājumus. Tāds tā kā ChatGPT no LS. Tātad šeit ir uzdevienā no mūsu sadarbības partneriem. Viņi tur mācās, kā pārdot produktus. Viņi iemet iekšā dokumentus un viņš ģenerē moka to nabaga darbinieku, līdz viņš iemācās perfekti visu. Un tā kā tas ir viens veids. Bet mākslīgais intelekts, tas arī ir vēl tikai pirmais solis pareizajā virzienā. Tas, ja mēs apskatāmies datus, tad visi tie modeļi, cevišķi tos, ko jūs pa brīvi lietojat, ja jūs vēl joprojām neesat pierakstījušies, ir zem vidējā IQ līmeņa, ka viņam iedod IQ testu. Un tagad tikai pat pirmais modelis ir parādījies tas maksas, kurš ir virs vidējā IQ līmeņa. Un šis ir tikai pirmais solis tajā virzienā. Tur pēc gada, pāris gadiem viņš būs gudrāks par Einsteinu. Un ja jūs domājat, ka valodas modelis ir vienīgā lieta, kas šeit eksistē, es te iepriekš runāju ar cilvēkiem, kas arī zina šo to par mākslīgo intelektu, tad visi tie pārējie modeļi saliekot kopā radīs to superinteliģenci. Tā kā šeit ir maziņš piemērs, tāds izglītojošā daļa, kur ir nevis tikai lielais valodu modelis, bet vēl viens modelis. Un šādi strādā starp citu Perplexity. Ja kāds vēl lieto Google, varat izdzēst no saviem bookmarkiem. Es par Google neesmu aizticis jau vairāk kā gadu. Tad šeit var ierakstot iekšā jautājumu, var iegūt informāciju nevis tādā formātā kā ChatGPT, bet tādā vektoru formātā, piemēram, jautājumu par fiziku, jautājumu par matemātiku, jautājumu par latviešu valodu. Visi sagrupējās tajā telpā, datubāzē. Un tā datubāze ir kaut kas tāds, kas ir nevis iemācīts modelim, bet kas ir dinamisks. Un tad to var ielikt valodu modelī un beigās dabūt atbildi. Citiem vārdiem sakot, šis ir pirmais solis, ko es jums rādīju ar to spīdzināšanas skolotāju, tajā virzienā, kas notiks tuvākajā laikā, ka mākslīgais intelekta valodu modeļi būs tā kā vārti uz superinteliģenci. Viņi pārtulkos mūsu cilvēku valodu simboliskajā valodā un apakaļ. Un šeit ir ielikts tikai viens modelis, bet padomājiet, kas notiks tad, ja tur saliks klāt pie valodas modeļa vēl 10, 100 modeļus. Mēs iegūsim tādu inteliģenci, kur varēs izdarīt jebkuru darbu, ko mēs varam izdarīt mūsdienās. Un tas liek domāt par vēl svarīgāku jautājumu. Nevis, kam būs vajadzīgs skolotājs, bet kam būs vajadzīgs cilvēks, ja jau varēs izdarīt visu. Kam varēs vajadzīgs cilvēks. Un, ja jūs domājat, ka jūs varat uzminēt, kuras profesijas, kuras lietas būs vajadzīgas, tad labāk nemēģināt, jo reku šeit ir pirms ģeneratīvā mākslīgā intelekta aptauja, kuras profesijas visdrošākās, kuras nevarēs automatizēt. Piemēram, mākslinieki, mūziķi, terapeiti, advokāti, kas tur vēl ārsti un tā tālāk. Problēma ir to, ka pat redzēju eksperimentu, kur mākslinieku darbus un ģenerētos mākslinieku darbus cilvēks vairs nevar atpazīt. Viņš ir uzvarējis to Turinga testu. Un, kā mēs redzam, pēc ģeneratīvā mākslīgā intelekta pirmās profesijas ir tieši tās, kuras teica, ka nevarēs automatizēt juristi, terapeiti, mākslinieki. Mēs esam rekur vairāk kā pusi mākslinieki jau saka, ka viņiem ienākumi krītās. Visas tās profesijas, kuras likās, ka nevarēs automatizēt, var pilnībā automatizēt. Un, ja mēs skatāmies uz to, ka mums liekas, ka nākotnē mākslīgais intelekts tur darīs visādas interesantas lietas, būs visādi roboti, piemēram, šis te, kas piegādā ēdienu, ja, un tādas lietas. Mēs vēl joprojām neredzam tādas ikdienā braukājiem, vismaz es neesmu redzējis Rīgā. Šis konkrētais gadījums, malači cīnās 10 gadus, 200 miljonus iztērējuši jau, bet vēl joprojām nepelna naudu, tāpēc, ka tur nav nauda, tāpēc, ka lētāk ir izsaukt kādu ar velosipēdu. Bet tas, kur ir mākslīgais intelekts jau tagad, un tas ir ļoti svarīgi jums jaunieši saprast, lai jūs neietrāpat kādā grāvī nepreizā, ir šis, ko nesen bija LinkedInā populārs raksts, kur sieviete sūdzās par to, ka mākslīgais intelekts ir atņēmis viņai
bloga rakstīšanas darbu, bet viņi grib, lai mākslīgais intelekts dara viņai vietā traukus un drēbes. Bet īstenībā tas tieši tas, kas notiek un notiks 100%. Mākslīgais intelekts vispirms automatizē visus radošos, visus dārgi apmaksātos darbus un tikai pašās beigās tos. Tā kā jūs gribat kādu drošu profesiju, kādu laiku, santehniķis ir laba profesija. Un arī, nezinu, kas vēl tur, celtnieks, mūrētājs, bet tiem arī nav pilnīgi droši. Tā kā esiet uzmanīgi, bet tajā pašā laikā es gribu pabeigt uz ļoti pozitīvas tonu. Mēs vēl esam pašā sākumā. Pašlaik, ja jūs domājat, ka mākslīgais intelekts ir visur, viņš nav visur. Es varu garantēt, es strādāju ar daudziem lieliem uzņēmumiem, un viņiem tikai pat kaut kas sāk parādīties. Šeit ir cik daudz uzņēmumu Amerikā izmanto mākslīgo intelektu savos atslēgas biznesa procesos. Pašlaik tas skaitlis ir zem tiem 25%, un tas ir tā kā internets, kad pēc pāris gadiem pilnīgi visur viņš būs, un mēs vēl esam tikai pašā sākumā. Un tas, kā es tagad šo visu skatos, un kas ir tā pozitīvā vēsts, lai saprastu, kuru profesiju, kuru virzienu, kādu skolotājus, ko darīt, es domāju par šo caur karalisko ģimeni. Tad, es nezinu, man izdosies novest to domu, tad manā redzējumā, tad visas lietas, kuras tehnoloģija var izdarīt, tehnoloģija var mums ļaut dzīvot kā karaliskai ģimenei. Ja jūs padomājat uzmanīgi apakaļ, tad 100 gadus apakaļ, piemēram, kā dzīvoja karaliskā ģimene vai superbagātie. Tad, piemēram, tajā laikā bija tikai superbagātajiem mašīnas. Tagad mašīnas ir visiem. Varēja lidot tikai superbagātie. Viņiem atnesa ziņas katru dienu no visas pasaules. Tagad tu atver telefonu, tev visas ziņas no visas pasaules. Viņiem pienesa ēdienu, tagad tu vari izsaukt Boltu. Viņiem mazgāja traukus, viņiem mazgāja drēbes, tīrīja grīdas, tagad mums ir vejas mašīnas, trauku mašīnas, putekļu sūcēja robotu. Tas pats notiks ar visām lietām, ko viņi dara tagad. Citiem vārdiem sakot, ja mēs pavērotu karalisko ģimeni, superbagātos, tas būs mūsu dzīves standarts pēc 50, 30 gadiem. Un šeit mēs arī varam uzdot jautājumu, kas tad ir tās profesijas un kas kādā veidā mācās karaliskās ģimenes atvases. Un viņi izmanto privātu skolotājus, viņi izmanto pasaules labākos privātu skolotājus. Jums pašā sākumā rādīja, jums jau tagad ir pieejams pasaules labākais privātu skolotājs. Jums tikai kaut kur jāsametās tā naudiņa, lai var viņu nopirkt. Tas nav tik dārgi, pat 20 eiro pasaules labāko privātu skolotāju nopirkt. Nākamais jautājums ir, kādas profesijas viņi mācās? Viena lieta, ko var saprast no tā, ko jūs varat paņemt, ka mācīties profesiju ir aizgājis vilciens. Mēs tagad nemācamies vairāk profesijas, tāpēc, ka profesijas varēs aizstāt mākslīgais intelekts. Bet mēs mācamies tās lietas, īstenībā atsaucoties uz Armandu, kur bija tie pamata fundamenta riteņi cilvēkam, kas ir tur emocionālā inteliģence, intelekta inteliģence, fiziskā un kas vēl tur garīgā inteliģence. Es vēl pielikšu 5. riteni, ko Armands bija aizmirsis no grāmatas, tās, ko viņš ieteica, ko es arī jums iesaku, Rich Dad, Poor Dad. Tur bija finanšu inteliģence, 5. ritenis. Tās ir tās lietas, kas nekur nepazudīs. Un tās lietas atspoguļojās arī superbagāto bērnu izglītībā. Pirmā profesija, ko viņi māca visiem, ir uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība pašlaik pasaulē ir 10% uzņēmēji. Ar mākslīgā intelekta ienākšanu pasaulē būs 50, 60, 70% uzņēmēju cilvēki. To ir grūti tagad iztēloties, bet katrs varēs radīt savas lietas. Ja mēs tagad bija vajadzīga komanda ar 10 cilvēkiem, nākotnē jūs katrs varēsiet radīt savus produktus un viņus pārdot. Daži pārdos mākslu, kā piemēram Sēts Godins saka, ka būs mākslas akadēmija. Daži pārdos tehnoloģijas. Cit par tehnoloģijām runājot, es esmu arī zinātnieks, doktora grādu. Nākotnē visiem būs jābūt doktora grādam. Tu varēsi iegūt savu trajektoriju zināšanu. Varbūt nebūs jāmācās 12 klases, varbūt 5 klašu laikā jau būs ticis tik tālu, cik tagad kāds ir maģistra dabūjis. Un, starp citu, tas ir reāli iespējams. Es esmu apmācījis daudz mākslīgā intelekta speciālistus, kuri vispār strādā labākā līmenī kā maģistri, un viņiem vēl nav pat 20 gadi varbūt. Tad uzņēmēji, zinātnieki, doktori, un tad visas tās jomas, kas ir tajos riteņos, piemēram,
tas, ka tu esi sociāls darbinieks, kas emocionālu kontaktu attiecības veido, vai tu uzņemies atbildību, tu esi politiķis, tu esi tiesnesis, kas pieņem galu lēmumu, vai tu esi no garīgās puses, vai tu esi mācītājs, vai tu esi filozofs. Tās ir jomas, kas neaizies. Visas pārējās jomas es neliktu savas darības uz viņām. Tā kā, lai šis jums paliek, skatieties uz karalisko ģimeni, domājiet, ko viņi māca saviem bērniem, atrodiet savu ceļu tur, lai mākslīgais intelekts jūs neizslēdz ārā.